Jautājums diezgan vienkārši šodienas raidījuma beigās izskanēs. Tagad pievērsīsimies rītdienai, cienījamie skatītāji. Rīt ir jau sestdiena, 15. janvāris, un es ceru, ka esat pamanījuši, ka rīt ir visa Latvijas lielā sniega talka. Tas nozīmē, ka valsts iestāžu darbinieki, firmu darbinieki un visi mierīgie iedzīvotāji tiek aicināti tvert sniegalāpstas, doties ielās, pagalmos, mežos un rakt savus sunu ciemus ārā no sniega. Un mums ir informācija par to, ka arī Rīgas domas deputāti nesēdēs klēpī rokas salikuši, kādi 15. Jā, 15 no viņiem došoties uz Daugavas promenādi Ķengaragā tīrīt sniegu. Jā, ir tikai viens neliels, bet mēs saņēmām lūk vēstuli. Tātad citēju, interesantākais ir tas, ka ir dots uzdevums līdz sestdienai promenādi iztīrīt. Gan ar tehnikas, gan ar simtlatnieku palīdzību. Secinājums, lai kungi var tikai viegliņām pavicināt lāpstu, varbūt pat preses klātbūtnē. Nekas nemainās kā padomju laikos, un sūtītāja Ruta no Pļauniekiem. Un mēs sūtījām pārbaudīt šo te faktu mūsu kolēģi Ēriku Palkaunieku. Rīt Latvijā lielā sniega talka. Arī šeit, Daugavas promenādē, veseli 15 Rīgas domas deputāti nāks tīrīt lielo sniegu. Что будет смотреть, комиссия ходить, как убирается променад. Par to, vai komisija piedalīsies arī pašā tīrīšanā, neviens gan īsti nezinot, un ko tad viņi tīrīs, ja viss jau iztīrīts, arī nesot zināms. Не ихняя работа. Ихняя работа посмотреть, что порядок, и выделить средства. Чистить уже, наверное, нечего. Все вычищено у нас. Так все чисто, у нас тут работают люди все время здесь. Может, вы можете сказать, где надо почистить? Где у нас надо почистить? Надюш? В детской поликлинике, там надо почистить. Поликлиника? Да, в детской поликлинике. В детской поликлинике ни машину не поставить нигде нельзя. Война. Nav jau tā, ka iztīrīt. Истерить теперь, но косить все равно. Я считаю, что уже почищено достаточно, все. Сейчас уже надо. Если раньше была тропа, а сейчас вот проедет 2 ряда машин. Arī mēs nevarējām palikt vienaldzīgi un piedalījāmies promenādes seguma sagatavošanā, lai rītdien deputātiem nepaslīd kāja. Ēriks Palkaunieks, Ivo Žapiķis, bez tabū. Nu, varbūt, ka vajag saorganizēt no tām slēpošanas trasēm kaut kādus sniega pūtējus rītdien, lai ir ko tīrīt. Jā, tas būtu vienkārši noteikti. Gal galā, ja talkas datums ir norādīts 15. janvārs, tad talka ir jānotiek 15. janvārī. Nu, protams, jo tas jau ir ieplānots noteikti mūsu deputātu darba grafikā, ka viņi tur būs un viņi tur tīrīs. Bet mūsu